Palaidīšu, nav ārā bijis vēl. Man vislielākais prieks, ka viņš pirmais ārā uzskrēja tajā kokā, metru augstā, tad es biju lepns par savu audzekni. Tā teritorija katreiz lielāka, jā. Pagaidām ir tad no šitā koka līdz tām priedītēm, ja, un līdz durvīm. Es ļauju viņam pašam nākt ārā, tāpēc, lai viņš zinātu apakaļ ceļu, nevis tā iznes noliek, jā. Tāpēc arī ātri zinu, kur ir durvis, kur var slēpties drošībā. Jautrs, dzīvespriecīgs, kurš nevienu brīdi nestāv mierā, jā, un tā likās, ka vajag tādu vārdu atbilstoši viņa raksturim. Čārlijs, tā kā Čārlijs Čaplins. Vienmēr mēs uzskatām, pastamies uz viņu un mums ir prieks. Mēs aizbraucām vienkārši uz līča patvērsmi. Un viņš bija tas, kas mūs uzrunāja, kā uzrunāja, ņaudēja. Es teicu, ka mums vajag tādu kaķi, kas kāp kokos, ja te ir daudz koku. Ja. Un viņš uzreiz uzrāpās pa būra augšā un izbāz cepasā, un tā arī paņēmām. Viņš bija visām maziņš, jo pusotru mēnešu vecs, un baidījās vispār no kaut kur viņu nes rokās ārā, jo atcīmēs viņš bija pamests un atrasts biķernieku mežā. Tā kā viņš vakar iztīrīja kamīnu, tad viņam ir netīrs ķeps, un šodien viņš ir acis. Un tu skaties, nebaidies. Lielā, jā. Vēl esi? Pēc, šitā nezinu. Ja mēs viņu tev paņem. Viņš, paldies.